Sāksim par to, kas tad ir kārtība noliktavā, kā tas palīdzēs mūsu uzņēmumam, kā tas palīdz sakārtot procesus, uzlabot efektivitāti un kas būs kopēji šie te galvenie ieguvumi mazam vai netik mazam vai lielākam biznesam, ieviešot noliktavas uzskaites sistēmu. Tad primāri tie ieguvumi būs sakārtots un pārskatāms preču katalogs, preču pašizmaksa, cenu izmaiņu vēsture, atvieglots ikdienas process ar automatizētu inventarizāciju, noliktavas preču saņemšanu, sagādi, pārskatāmību, visiem šiem te noliktavas atlikumiem, rezervācijām, kā arī laicīga, viegla, ērta un pārskatāma klienta pasūtījuma izpilde. Un uzņēmumiem, kas izvēlas ne tikai noliktavas uzskaiti, bet arī grāmatvedību un lielāku uzņēmumu arī ražošanas procesus pārvaldīt Moneo, tad tas pats galvenais visa uzņēmuma ieguvums ir šī te vienotā informācijas plūsma, reāla laika atlikumi, visa datu pārskatāmība, kļūdu novēršanas, pārskatāmi pasūtījumi, piegādes, iespēja veikt iekšējos pasūtījumus un visus šos te procesus pārvaldīt vienu vietu. Tas, ar ko sākās viss noliktavas process, ir uzņēmuma piedāvātās preces, tāpēc šīs te preču kartiņas, kas tiek veidotas Moneo, ir iespējams aizpildīt ar ļoti daudz un bagātīgu informāciju. Tātad šobrīd jūs redzat šo te preču kartiņu. Tā ir daļa no esošajiem laukiem, kas jau tiek standartā piedāvāti. Un tātad ne tikai norādot preces kodu un nosaukumu, mēs varam arī preces kārtot pēc grupām, preču klasēm, norādīt šos te svītru kodus vai īsos kodus, attiecīgi izmantojot skenerus, vai no svītru koda ģenerēt jau uzlīmes Moneo un tās novietot uz plauktiem vai pašiem iepakojumiem, lai tā tad vēlāk vieglāk pārvaldītu šīs te preces. Tāpat arī visus parametrus varam iekļaut atbilstoši uzņēmumu specifikai, kādam tas būs svars vai izmēri, citam uzņēmumam tas būs tilpums, akcijas grupa vai vairāki attēli. Konkrētajā piemērā pievienots viens attēls, bet te var likt vairākus, var pielikt arī pielikumus precei, un šos te 3D attēlus, ja tāda nepieciešamība ir. Tāpat uzņēmumiem, kas ne tikai izmantos noliktavu, bet arī grāmatvedību, tad šīs te preces varam pārskatīt, ievietojot objektus vai attiecīgos PVN pārdošanas grupus vai kontus, ar kādiem tiek pārdotas preces. Un kas ir konkrētos gadījumos arī neatņemama sastāvdaļa, tie šie te derīguma termiņi un partijas numuru uzskaite. Un ieviešot tātad Moneo noliktavu, balstoties uz iestatījumiem, ir iespēja norādīt dažādu veidu partijas uzskaitas, vai tā būs viena vienība konkrētai partijai, vai arī visa preču saņemšana ir tātad viena partija, un sekot līdz arī derīguma termiņiem, izvairīties no tātad neliederīgas preču uzglabāšanas, un šādi te pārdodot preces, sākotnēji izmantot to preci, kurai ir zemākais derīguma termiņš. Pašizmaksa artikulu kartiņā, tātad sākotnēji varam ievietot šo te pašizmaksu, kas mums jau ir zināma, bet pēc tam, veidojot iepirkumus, atkārtoti varam pārskatīt gan pēdējo pirkuma cenu, gan pašizmaksu, kura Moneo automātiski pievienos šīs te piegādes vai muitas izmaksas, arī balstotos uz iestatījumiem, vai dalot uz daudzumu, vai dalot uz cenu, tas ir atkarībā no katra uzņēmuma specifikas, un tāpatās arī šīs te ražošanas pašizmaksas, ja tāda ir nepieciešama, un precīza pašizmaksa tālāk ikdienā palīdzēs gan pārskatīt bruto peļņas atskaitas, gan atjaunot pārdošanas cenu, balstoties uz to, ja tiek iepirkuma cena pacelta, kā arī veidot cenu aptaujas piegādātājiem, ja tiek izmantoti vairāki šie te piegādātāji artikuli vai piegādātāji vienai precei ir dažādi, tad salīdzinot šīs te preces pašizmaksas izmaiņas, mēs varam izvērtēt, no kura piegādātāja šajā gadījumā ņemsim. Un tad attiecīgi izsakot līdzi visai šai te vēsturei, veikt analīzi,
mainīt pārdošanas cenu un kopēji tātad kontrolēt visu šo te pašizmaksu un bruto peļņas aprēķinu. Tad, kad artikulu kartiņas mums ir savadītas ar maksimāli vairāk informāciju tajās, tad ikdienas darbā viegli, ērti un pārskatāmi, jebkuram darbiniekam būs šīs te preču pārskats, kuru mēs varam grupēt, tātad kārtot pēc grupām, pēc mērvienībām, atlikumiem, pārskatīt gan rezervētās preces, gan atlikums konkrētā noliktavā. Kā šeit, piemēram, piemērs ir, tātad mums ir 3 pilsētu noliktavas, tad, ja konkrētā prece mums atrodas, piemēram, tikai Rīgas noliktavā, kas te ir redzams, tātad pirmā rinda vāciņš mums ir pieejami Rīgas noliktavā, bet klients vēlas iegādāties Daugavpilī vai Liepājā, tad mēs zinām, ka varam nepasūtīt šo preci no piegādātāja neiepirkta, bet, piemēram, tātad veikt noliktavas kustību un paņemt no blakus esošās noliktavas. Tāpat tās arī varam sekot līdzi rezervācijām, pārskatīt, kuram klientam, kuram pasūtījumam šī konkrētā prece ir rezervēta, cik ilgi klients šo te pasūtījumu gaida, un ja, piemēram, tā ir vienīgā, tātad mums noliktavā esošā prece visa, kas tiek rezervēta, tad mēs varam šādi te arī menedžēt pasūtījumus, kuri tiek ātrāk izpildīti, kuri ne. Patreiz te ir ilustratīvs piemērs, bet pēc brīža, kad pieslēgsimies Moneo, tad arī parādīšu, kā šo atskaiti var paņemt un viegli pārskatīt. Protams, arī tas, kas ir katram darbiniekam nepieciešams noliktavā strādājot, ir šo te iztrūkstošo preču pārskats, inventarizācijas žurnāls, artikulu kustības pārskats un dažādas citas atskaites, kas var atvieglot ikdienas darbu. Moneo sistēma ir bagāta ar atskaitēm, tāpat tās, ka tātad šīs atskaites jūs varat arī paņemt vairākos veidos, mainot atskaites parametrus, mainot norādāmo vai izvēlēties konkrēti kādus parametrus nenorādīt, tad vienu atskaiti var paņemt vairākos veidos, līdz ar to, ja redzams, šeit mums ir diezgan daudz atskaites, tad gala beigās mēs varam iegūt vēl vairāk. Un tad sekot līdzi visām pēdējo pirkumu cenu izmaiņām, noliktavas atlikumiem, nenosūtītajām precēm vai iztrūkumiem konkrētajā periodā un šādi te tātad menedžēt savu darbu, lai tas būtu maksimāli efektīvāks. Un tas, kas sagādā visbiežāk šīs te galvas sāpes un tiek atlikts un netiek sakārtots uzreiz, tā ir šī te inventarizācijas veikšana, kas darbā ar Moneo ir viegli izdarāma gan no desktop versijas, tātad veidojot šo te inventarizācijas salīdzināšanu un pēc tam ar apkalpošanas palīdzību gan saņemt noliktavā atrastās preces, ja tādas ir, gan norakstīt šīs te preces, kas vairs nav pieejamas, un tāpat arī tātad ērtākais process lielām noliktavām būs izmantot web Moneo un skenerus, tātad, kur pēc inventarizācijas ieraksta izveidošanas mēs inventarizāciju varam veikt jebkurā brīdī, dienas vidū, dienas beigās vai dienas sākumā, nepārtraucot ierasto ikdienas darbu. Un balstoties uz preču kartiņām, kas savadītas Moneo, attiecīgi, ja mēs ievadot preces norādam grupas, norādam vairākas noliktavas, kurās preces atrodas, tad arī šādi mēs varam vairākos posmos veikt inventarizāciju konkrētai, piemēram, preču grupai, ja tās būs rezerves daļas, tad tās mēs saskaitam šodien, nākamo grupu ar precēm mēs saskaitam nākamajā dienā, un attiecīgi šādi te, organizējot darbu, to varam, piemēram, lielākā noliktavā pāris dienu vai nedēļas laikā šo te inventarizāciju pilnīgi veikt, salīdzināt visus atlikumus un neatlikt uz vēlāku, kas attiecīgi arī garantēs šo te precizitāti ikdienas darbā un pasūtījumu izpildīšanā. Un tātad web interfejs tiek pielāgots katram klientam un specifikai individuāli. Tātad tas var būt vairākas noliktavas, tie var būt vairāk noliktavas pārvaldnieki, kas redz konkrētas preces vai konkrētu noliktavu, un attiecīgi, ja mums, pieņemsim, Rīgā atrodas 2 noliktavas, un lai gan uzņēmums ir viens, bet katram noliktavas darbiniekam ir jāredz tikai savā noliktavā esošās preces un nedrīkst pārvaldīt kolēģi noliktavu, tad arī šādi tas ir iespējams.
un tātad pielāgojums veicot, panākam maksimāli efektīvāko variantu, lai konkrētam uzņēmumam tiktu procesi izpildīti tieši tā, kā tas ir nepieciešams. Arī par preču saņemšanu, tāpatās kā ar skeneriem veicām inventarizāciju, arī preču saņemšanu, ja tiek izmantot svītru kodi vai šīs te Moneo ģenerētās uzlīmes pēc artikula koda ar svītru kodu vai QR kodu, tad preču saņemšanu varam automatizēt ar šo te skeneru vai mobīlo ierīču lietošanu, tādējādi atsakoties no kļūdām, kas tātad netiek pamanīts, ka kāda no precēm nav saņemta, bet viss tiek ievadīts uzreiz pie piegādes. Tāpat tās varam veikt iekšējos iepirkuma pasūtījumus, balstoties uz preču iztrūkumu, sekot līdzi minimālajiem un maksimālajiem preču atlikumiem noliktavā, izvairīties no tātad pārmērīga krājumu veidošanas, izmantot vienai precei vairākus šos te piegādātāju artikulus. Tātad pārdošanā nonāks tikai viena prece, kas ir no mums, bet pirms to iepērkam, varam veidot cenu aptauju ar piegādātājiem un balstoties uz izdevīgāko cenu vai piegādes termiņiem, kas kurā brīdī ir būtiskāk, tad veicam arī šo te preču iepirkšanu. Un tāpatās tātad piegādātāju līgumus varam slēgt Moneo, un balstoties uz piegādātāju līgumiem, tātad izvērtēt šo te sadarbību, preču piegādi un visu citu informāciju. Un tas, kas ir būtiski, neatņemama sastāvdaļa, ir šī te klientu pasūtījumu kontrole, jeb izpilde, un sekot līdzi plānotiem nosūtīšanas termiņiem, klientu izpildes termiņiem, visām klientu prasībām, pārskatīt piegādes, šīs te piegādes nosacījumus vai adreses un saņemt pasūtījumus no internetu veikala, kas jau kļūst arvien populārāk un ērtāk, attiecīgi, kad ar API savienojumu palīdzību saslēdzamies ar internetu veikalu, Moneo tiek ievadīti visi noliktavas atlikumi, visi artikuli, informācija par un ap tātad precēm, un sinhronizējot šo te informāciju ar internetu veikalu, internetu veikalā vienmēr būs precīzi atlikumi. Mēs saņemsim laicīgi šos te preču pasūtījumus no internetu veikala, tos rezervēsim Moneo, un tātad atlikumi tiek atjaunoti, sinhronizēti ar internetu veikalu, kas arī izslēdz ļoti daudz kļūdas tam, kad varam neizpildīt kādu pasūtījumu laikā, jo, piemēram, prece internetu veikalā bija pieejama, bet Moneo sistēmā tā jau bija rezervēta. Tad arī šī te cenu atjaunināšana no iepirkuma cenām, attiecīgi, ja mums kāpja preces pašizmaksa, tad balstoties uz iestatījumiem, varam procentuāli arī palielināt preces pārdošanas cenu un redzēt visu aktuālāko informāciju par priekšapmaksām, par kavētajiem maksājumiem, par pabeigtajiem darījumiem vai vēl atvērtajiem. Un tad, kā pieminēja arī savienojumu ar internetu veikalu, tāpat aizvien populārāks paliek rīks, kas ir mobilais kases termināls Tiki-Taka Pay vai šie te Resiko vai CHD kases aparāti, kas arī vēl aizvien tiek izmantoti. Ar šiem mums ir integrācija un savienojumi, un kā piemēru tātad Tiki-Taka, kas tiek izmantots dienas laikā, veikalā tiek veikti pasūtījumi. Šie te pasūtījumi iestatot periodiskās darbības, kas automātiski saņems visu informāciju par nopirktajām precēm kases aparātā. Mēs saņemam Moneo, preces uzreiz tiek rezervētas, un tāpat kā ar internetu veikalu savienojumu, tad mēs izslēdzam šīs te kļūdas, lai netiktu lieki apsolīts klientam piegāde, ja pieņemsim kāds jau to ir preci iegādājies. Un tātad arī ir integrācija ar CSC Telekom, kas ļauj mums informēt klientu ar īsziņu par to, kad viņa pasūtījums ir izpildīts, kad ir iespēja saņemt preci jau konkrētajā vietā. Un tad īsziņa būs viens no šiem te informācijas veidiem, otrs varam iestatīt arī automātiskos e-pasta paziņojumus, kas mums palīdzēs informēt klientu, nosūtīt e-pastu par preces sakomplektēšanu, par preces saņemšanu vai plānoto piegādes termiņu, vai nosūtīt automātiski priekšapmaksas vai realizācijas rēķinu par to, kad pasūtījums ir gatavs.
Tāpat savienojums ir ar vairākiem šiem te pārvadātāju kompānijām un populārākajām iepirkšanās platformām, kas ir Shopify un Etsy. Un ieviešot noliktavu Moneo, tas būtu tāds, gribās teikt, kad vienots un kopējs mērķis. Ja uzņēmums izvēlās tātad tikai šos te noliktavas procesus virzīt, tad noteikti sakārtos savu ikdienu, mazinās darbus, kas ir veicami, izvairīsies no kļūdām, pārskatīs vieglāk, ērtāk savus procesus un kaut kādus šos te rādītājus un preču kustības, bet ja viss uzņēmums vienoti strādā vienā uzskaites sistēmā, tad sākot ar grāmatvedību un pārdošanas nodaļu, kas organizē tātad šos te pasūtījumus, grāmatvedību pārskata visus procesus, noliktava apstrādā šos te darījumus un nosūta preces, un līdz ar to tiek pacelts klientu servis, tiek sasniegta lielāka konkurētspēja tirgū, tiek vieglāk tātad pārvaldīt visi šie procesi, un kas gala beigās tātad padara laimīgu uzņēmumu vadību, atvieglo darbiniekiem ikdienu un sakārto vispārīgi visus uzņēmumu procesus. Un tātad ieviešana, pirms vēl ķeros klāt pie Moneo un parādu tātad īsu piemēru automatizētam darbam par noliktavas procesiem, tad nereti gadās tā, ka klientam lielākais solis ir piekrist šim te ierastā dienas ritma maiņai, izvēlēties konkrēto programmu un uzsākt ieviešanas procesu, bet tātad Moneo plus šajā ir tas, kad iepazīstoties ar klientu jau pārdošanas un demonstrācijas laikā, pēc tam arī ieviešanas procesā mēs pielāgojam šos te risinājumus konkrētai uzņēmuma vajadzībai, izveidojam tātad šo te ieviešanas schēmu, saprotam, kuras ir būtiskākās lietas, kas ir jāmaina, lai izejot cauri šim procesam, ikdienas darbs būtu atvieglotāks, produktīvāks, vienkāršāks un vieglāk izdarāms. Un tātad, ja arī kāds no laukiem, piemēram, artikulu kartiņā vai klienta kartiņā, nav pieejams uzreiz standarta versijā, tad konsultants ar savu iesaisti var šo te risinājumu panākt, pielāgot klientam, tāpat tās arī noņemt kaut kādus liekos laukus, kas traucē ikdienas darbā, iestatīt šīs te darba plūsmas un automātiskās darbības, kas palīdzēs klientam nosūtīt īsziņas, e-pastus, sazināties darbiniekiem ar vadību, izmantot kaut kādu šo te web portālu. Un tāpat tās arī visa datu pārnešana ir tātad jau sagatavoti piemēri, kurus klients pats var izmantot un saimportēt Moneo sistēmā šos te artikulus vai klientus un piegādātājus. Tas nav jādara manuāli ar roku, ja artikuli un preču kartiņas ir vairāk kā, piemēram, 50, tad tas prasīs diezgan daudz laika savadīt manuāli, un tādam nolūkam esam izstrādājuši šos te datu importus. Un nereti gadās arī tā, ka klientam ir sava formāta faili, uz kuriem balstoties, tātad, lai nebūtu jāveic šī te manuālā datu apstrāde, mēs izveidojam importus vai integrācijas ar citām sistēmām, kas saņem šos te datus, atjauno un visu nosūta uz Moneo, tādējādi arī atvieglojot un automatizējot šo te ieviešanas procesu. Un ieviešanas ilgums būs atkarīgs no tā, cik daudz uzņēmuma procesi tiks izmantoti, cik specifiski būs konkrētā uzņēmuma procesi, un tātad, tas var ilgt no mēneša līdz pat pusgadam, bet lielākam ražošanas uzņēmumam, kas izmantos gan noliktavu, gan grāmatvedību, gan ražošanu, tas var būt pat gads un vēl vairāk. Un pēc ieviešanas neviens no klientiem neatvadās no Moneo konsultantiem, bet nonāk gādīgā klientu atbalsta rokās, kas tātad visas darba dienas, 5 dienas nedēļā no 9 līdz 5 palīdz klientiem, atbild uz jautājumiem, risina kādas nebūšanas sistēmā vai to, kas neizdodas, palīdz ar papildus apmācībām un ļoti bieži vien tātad attīsta tālāk klienta vajadzības un to, cik daudz tiek izmantot sistēma.
Un klienti, kas ir tirzniecības uzņēmumi, šobrīd tātad šādi populārākie, varbūt kādam no jums zināmākie, kas jau ir izvēlējušies Moneo un strādā, ir izgājuši cauri ieviešanas procesam, būs kā piemēram Metropolē, Mapons, Kristāla Kosmetikas vai Vīnoga, nu un, protams, daudz citi, kas šeit nav pieminēti. Un tāpatās arī ražošanas uzņēmumi, tādi kā Dimdiņi, Dižozuls, Garīši un citi. Tad apmēram īsumā šādi. Un tas, ko es varētu tātad nodemonstrēt pašas Moneo iespējas, un tiem, kas vēl nav iepazinušies ar Moneo, tad īsumā pastāstīt par to, kā tas izskatās, kāda ir ikdiena un kas kuram lietotājiem vai darbiniekam būs pieejams. Tātad Moneo ir pirmais, tā ir desktopam lejupielādējuma aplikācija, kur pieslēdzās katrs lietotājs no sava datora. Katram lietotājam ir individuāls pieslēgšanās vārds un parole, un tātad ir iespēja arī izmantot šos te web interfeisu, kas būs no pārlūka atverams. Šobrīd jūs redzat manu personīgo darba virsmu, kuru katrs lietotājs var sakārtot pēc saviem ieskatiem, kas arī tādējādi atvieglos noliktavas darbiniekam darbu, piemēram, pārskatīt tātad saņemšanas, nosūtīšanas, noliktavas kustības un citus, no desktopa uzreiz atvērt šīs te atskaitas, vai arī atskaitas jau pārvērst diagrammās un tādējādi pārskatīt aktuālākos datus, tepat uz darba virsmas nemaz nevarot atskaitīt. Un tātad tiklīdz mums, piemēram, šeit iztrūkstošo preču pārskatā, redzams, tiklīdz mums kāda no precēm tiks iepirkta, tā diagrammas dati tiks atjaunoti un informācija arī šeit būs savādāka. Uz darba virsmas sakārtojam ikdienai nepieciešamāko, un tad pats Moneo ir balstīts uz moduļiem, kas ir ļoti daudz. Iespēju ir ļoti daudz, noliktavai tie būs aktuālākie, tātad noliktava, iespējams POS, ja tiek izmantot šies te kases termināļi, klientu pasūtījumi, varbūt arī klientu līgumi, nu un tad noteikti realizācija, kas tiek nodot rēķini šiem te klientiem. Un tāpatās katram modulim atsevišķi ir pielāgoti savi iestatījumi un atskaites, tātad pārslēdzoties starp moduļiem, noliktavas modulim tās būs visas atskaites par un ap noliktavas kustībām, artikuliem, iztrūkstošajām precēm, inventarizāciju un citas. Un ja mēs aiziesim uz realizācijas vai, piemēram, piegādātāju moduli, tad attiecīgi tur būs salīdzināšanās akti ar klientiem, piemēram, priekšapmaksu atlikumi un tādas atskaites. Un tātad par diagrammām parādīšu, kas ir vēl šis te plus, tātad iztrūkstošo preču pārskats, kam noteikti sekos līdzi šis te noliktavas galvenais pārvaldnieks vai arī kāds no noliktavas darbiniekiem. Tad vienreiz uzklikšķinot uz diagrammas, mēs to varam atvērt lielāku un pārskatīt jau saprotamāk, kuras preces cik daudz trūkst, un klikšķinot otrais uz diagrammas, Moneo mums jau uzreiz sagatavo un atver atskaiti ar šīm te iztrūkstošajām precēm, kur mēs arī balstoties uz atskaitas iepriekš iestatītajiem parametriem, varam gan redzēt mērvienību, gan iepirkumu cenu, gan to, cik ir šobrīd atlikums noliktavā, kā arī, ja izvēlamies izmantot minimālos un maksimālos atlikumus kaut kādām precēm noliktavā, tad balstīties uz tiem, un tātad uz vienotas atskaites veikt iepirkumus piegādātājiem, lai nodrošinātu šo te preču pietiekamību noliktavā, lai nebūtu pārmērīgi preču daudzumi, un tātad, lai pasūtījumi tiktu izpildīti laikā. Tas ir par diagrammu, un tā kā pieminēju iepriekš prezentācijas laikā, ka parādīšu, cik viegli un vienkāršoti var būt šis te ikdienas darbs un ikdienas process, tad manis rādītajā piemērā mēs izpildīsim vienu klienta pasūtījumu un nodemonstrēšu jums, kā strādā sistēma brīdī, kad ir iestatītas automātiskās darbības, kas mums veidosies mainot pasūtījuma statusu vai veicot, piemēram, rēķina apmaksu, un tātad kā mēs varam sasaistīt šo te darbu gan
pārdošanas nodaļai, gan noliktavas darbiniekiem, vai arī, ja uzņēmumā šis te noliktavas darbinieks gan kontrolē un izpilda klientu pasūtījumus, gan veido preču komplektēšanu un nosūtīšanu, tātad visus šos te procesus, kā var viegli apvienot, ērti pārskatīt un izmantot savā ikdienas darbā. Tātad pirmais par klientu pasūtījumiem. Šeit logā jūs redzat krāsaini iezīmētus klientu pasūtījumus, kurus mēs arī tātad varam kontrolēt, sakārtot kolonas, kā ir ērtāk. Attiecīgi, ja, piemēram, klientu pasūtījuma numura lauks pašā klientu pasūtījumā man netiek izmantots, un mēs izmantojam tikai sistēmas piešķirto numuru, tad viegli un ērti šo te kolonu mēs varam noņemt un tādējādi samazināt šo te informācijas daudzumu uz ekrāna sarakstā. Tāpat var izmantot dažādus filtrus, kas ir, piemēram, man uzlikts statusam izpildīts, iekrāsojas darījumu zaļā krāsā, un tad pārskatīt šos te izpildītos pasūtījumus kaut kādā konkrētā periodā. Vai arī otrs ir veidot filtrus ne pēc krāsām, ja gribam tātad šo te sarakstu vienā tonī, tad, piemēram, pēc statusiem izveidot šādu te filtru un apskatīt visus izveidotos pasūtījumus. Neieslēdzot nevienu no filtriem, tātad mums ir redzami pilnīgi visi darījumi mūsu sarakstā. Tas, kas arī no šī saraksta ir viegli pārskatāms, tātad redzam, ka pasūtījums ir apstiprināts, ir ķeksīts pie tā, ka tas ir pilnībā nosūtīts un rēķins, vai arī balstamies uz pasūtījumā esošo statusu. Un tātad izmantosim vakardien veikto pasūtījumu, kuru esam nosūtījuši klientam un parādījuši, kā notiek process, kad šodien šis te traktora pasūtījums tiek apstiprināts. Tātad klientu norādam, šajā gadījumā šodien esam saņēmuši apstiprinājumu, tad varam arī ievietot plānoto izsūtīšanas datumu, jo esam vienojušies, ka tātad klients vēlās visu darījumu nokārtot pēc iespējas ātrāk, tāpēc mēs jau provizoriski zinām, ka noliktavai būs jāgatavojas šodienai, un attiecīgi tātad tabulā, kur tiek norādīta informācija par pārdoto preci, mēs redzam šobrīd artikulu kodu nosaukumu, daudzumu cenu, varam piešķirt atlaidi, ja ir bijusi tāda vienošanās, pārslēdzoties tālāk varam pārskatīt arī pašizmaksu un kāda būs šī te darījuma bruto peļņa, un tāpatās tad citas sadaļas, piemēram, finansēs, redzēt, kāds ir izmantots PVN kods vai konkrētais konts preču pārdošanā. Un tā kā summa mums darījumam ir 40 000, kas nav maza summa, tad uzņēmums šajā brīdī nepiekrīt preču piegādai bez priekšapmaksas. Un tas, ko dara tātad noliktavas darbinieks vai pārdošanas darbinieks, tas, kas grib nodot šo pasūtījumu noliktavai izpildei, tātad mēs, izmantojot pasūtījumu statusu, apstiprināsim šo darījumu un norādot to, kad ir nepieciešama priekšapmaksa. Un tātad ielieku jaunu statusu, un pirms es nospiežu ķeksīt apstiprināts, gribētu, lai jūs pievēršat uzmanību šeit pie saistēm, kas būs saistītie dokumenti katram klientu pasūtījumam, rēķinam vai jebkuram ierakstam Moneo, kur mēs varam sistēma automātiski sasaistīs tātad pasūtījumu ar visiem saistītajiem dokumentiem, kas būs rēķina un viss cits. Tāpat mēs varam arī pievienot pielikumus, kas ir PDF vai Word dokumenti vai kādas bildes, vai vienošanos ar klientu, vai parakstītus dokumentus un citus. Un tātad, ieliekot pasūtījumu statusu, ka pasūtījums ir apstiprināts un nepieciešama priekšapmaksa, es saglabāju šo te pasūtījumu un redzu, ka man automātiski ir izveidojies rēķins. Tas, kas vēl ir būtiski, ja mēs atgriežamies pie klienta pasūtījuma saraksta, tad redzam arī to, ka pasūtījumam nomainījās krāsa sarakstā, un redzam, ka tas ir tālāk nodots izpildei. No pielikuma mēs varam viegli un ērti atvērt šo te priekšapmaksas rēķinu. Mums nav jāmaina modulis, jāatver rēķinu saraksts, jāmeklē īstais rēķins, un tātad to varam viegli izdarīt no jau klientu pasūtījuma. Te ir līdz atnāks visa informācija,
samaksas termiņš un rēķina veids ir priekšapmakse. Tas, ko papildus te var iestatīt, tātad, ja rēķins tiek izveidots, tad arī mēs nosūtam automātiski šo te rēķinu e-pastā klientam. Tātad vēl viena papildus automātiskā darbība, kas samazina mūsu resursus pie konkrētā pasūtījuma apstrādes. Brīdī, kad tiek saņemta apmaksa, informācija par saņemto maksājumu parādīsies šeit sarakstā. Tātad maksājumus mēs varam vai nu ievadīt manuāli, vai importējot banku. Tātad viņi sasaistīsies ar visiem šiem te rēķiniem. Šajā brīdī maksājumu, lai nodemonstrētu tālāko visu procesu, es izveidošu manuāli. Izveidošu, lai šis te rēķins tiktu apmaksāts un parādīšu jums, kas notiek tātad tajā brīdī, kad tiek ieimportēta banka. Tas, kas mainījās klientu pasūtījumu sarakstā, tātad pasūtījuma status pats nomainījās uz apmaksāts un nodots noliktavai. Atverot šo te klientu pasūtījumu vaļā, mēs redzam, ka pielikumā vairs nav tikai rēķins, bet sistēma jau ir izveidojusi arī nosūtīšanu un nodevusi informāciju noliktavai. Tad tas būs viens, un, lai redzētu, kā tas izskatās noliktavas darbiniekam, mēs atveram nosūtīšanu sarakstu, kas mums ir visas plānotās vai jau izpildītās nosūtīšanas, kas tiek veiktas konkrētajā periodā. Un tātad te redzam vēsturiskās, kas jau ir apstiprinātas, jeb izpildītas, un iezīmētu sarkanu sarakstā redzam, ka viņa nav apstiprināta. Tātad noliktavas darbiniekam šī te nosūtīšana ir jāapstrādā. Atvērt nosūtīšanu varam vai nu no nosūtīšanu saraksta, vai nu no klientu pasūtījuma pielikuma, bet tā kā noliktavas darbinieks noteikti pārskatīs savus procesus šajā te nosūtīšanu sarakstā, tad šoreiz atvēršu no šejienes. Un redzam, ka visa informācija par pasūtījumu jau ir atnākusi uz nosūtīšanas ierakstu. Mums ir pasūtīts viens gabals, pieejami ir šobrīd 55, un tātad vienu mēs varam nosūtīt. Šo daudzumu, kas ir pieejams noliktavā, gan noliktavas darbinieks, gan klientu pasūtījuma veidotājs var pārskatīt artikulu sarakstā. Tātad te ir arī līdzīgs ļoti attēls, kā bija prezentācijā, ko rādīju, un tātad pārskatām atlikumus, redzam, ka 55 mums ir atlikumā. Šis viens šobrīd ir rezervēts, jo tā tad ir apstiprinātā klientu pasūtījumā un jau izveidotā nosūtīšanā. Un tātad Rīgā mums ir pieejami 54, bet kopējais atlikums ir 55. Un tas, kam vēl lieti nodara šīs te artikulu pārskats, un kā vēl viens veids, kā izmantot noliktavas darbiniekam šo te pārskatu par preču atlikumiem un pieejamību konkrētā noliktavā, ir tātad izvēlamies iezīmēto ierakstu, neejot uz moduli sadaļu atskaitēm, meklēt konkrētu atskaiti, bet tāpat sarakstā caur 3 punkti ir iespēja atvērt artikulu statusa atskaiti. Un šajā atskaitē tātad noliktavas pārvaldnieks var pārskatīt, cik kurā noliktavā atlikumā ir prece, cik daudz prece ir konkrētā klientu pasūtījumos, rēķinos vai posrēķinos, un kāds ir pieejamais atlikums. Papildus, manuprāt, ļoti vērtīga informācija. Tātad, ja mēs iztrūkstošo preci pasūtīsim piegādātājam, bet vēl nebūsim saņēmuši, tad arī šo mēs redzēsim šeit. Tāpat atskaitai ir pievienota daudzumu cenu lapa, kas ir tātad, ja tiks iegādāts viens gabals, tad cena ir 330 eiro par vienu, un daudzuma cenas nosaka to, tātad, jo vairāk mēs pārdodam, jo zemāku cenu mēs varam piedāvāt klientam. Un šādi arī automatizēt savu darbu, nedomāt par atlaižu piešķiršanu, par piezīmēm, cik kas kuram kā ir solīts, bet veidojot cenu lapas, tātad izmantot arī šo funkcionalitāti. Tas tātad ir par artikulu sarakstu un vienu no atskaitēm. Noliktavas darbinieks, apstrādājot šo nosūtīšanu, sagatavojot visu, arī, piemēram, šajā gadījumā sadaļā parametri, var norādīt transportu, ar kādu prece tiks vesta,
iepriekš jau sagatavotas, piemēram, norādīsim šo. Tātad ievedam informāciju, ka preci klientam piegādās Jānis Liepiņš, tāpat ir iespēja ievadīt kādu papildus informāciju, piezīmes vai ko tādu, un ja tiek izmantot iepakojumi, tad arī norādīt šos te izmantojamos iepakojumus visu, lai nebūtu pēc tam jāveido manuāli atskaites, jādomā, cik kādu iepakojumu, ko mēs iepirkām, bet viegli ērti, balstoties uz saņemtajām vai nosūtītajām precēm, izveidot šos te pārskatus. Un tātad viss ir sagatavots, noliktavas darbinieks nosūta konkrēto pasūtījumu, saglabā ierakstu, darbu ir pabeidzis, ja ir nepieciešams, nosūta izprintē pavadu dokumentu un aizverot sarakstu ciet, mēs redzam, ka pirmā nosūtīšana vairs nav sarkanā krāsā, jo tā ir izpildīta, tātad krāsa ir noņemta un darbinieks koncentrējas tikai uz sarkani iezīmētajiem ierakstiem, kas viņam ir jāizpilda. Un te arī tātad atkrīt manuālais darbs, sekot līdzi, kuru izpildīju, kuru nē, ja netiek pamanīts ķeksīts, tātad tabulas malā. Un aizverot nosūtīšanas ierakstu, atgriežamies pie klienta pasūtījuma saraksta un redzam, ka tātad konkrētais klienta pasūtījums jau ir statusā izpildīts, jo nosūtīšana tika veikta, ir visi 3 ķeksīši, un atverot šo te pasūtījumu vaļā, mēs redzam, ka ir izveidojies arī otrs rēķins. Tātad šis te darbinieks izveidoja pasūtījumu klientam, klients apstiprināja un nomainot vienu statusu, pēc tam grāmatojot nosūtīšanu, ir panākts tas, ka klients ir saņēmis priekšapmaksas rēķinu, priekšapmaksas rēķins automātiski nosūtīts e-pastā, prece nosūtīta un nav jādomā par to, kur kas kā ir ar pavadzīmi, jo arī tā tātad tiek izveidota automātiski, paņemot visu informāciju par nosūtītajām precēm, to, ka šī te rēķina veids ir pavadzīme, un sadaļā apmaksas tiek automātiski piesaistīta jau saņemtā priekšapmaksa, un šis te priekšapmaksas maksājums, kas tika veikts no klienta puses. Tātad, kā minēju arī pie priekšapmaksas rēķina, tad iestatot automātiskās darbības varam arī uzreiz rēķina PDF-u nosūtīt klientam e-pastā ar informāciju par to, kad prece ir sakomplektēta, prece ir piegādāta, vai kā tā, visa informācija par pārvadātāju, piegādātāju un klientu arī tiek atspoguļota, un tā kā klients maksāja priekšapmaksā, tāda sadaļā summa apmaksāja, redzam, ka visi norēķini ir veikti un jāpiemaksā par šo te darījumu nav. Tas tāds manā skatījumā ļoti īss, viegls un vienkāršs variants, kā optimizēt kaut kādu daļu no saviem procesiem, kā sakārtot to, kad virs summas, piemēram, 10 000 prece netiek piegādāta bez priekšapmaksas rēķina, kā saglabāt tātad šo te vienoto sistēmu un procesu visām iesaistītajām pusēm, ja tās ir vairākas, ja tā ir gan noliktava, gan pārdošana, gan grāmatvedība, vai atsevišķos gadījumos arī ražošana, un kā tātad viegli panākt to komunikāciju, redzot tikai sistēmā dažas veiktās darbības. Un šis ļoti, ļoti samazina kļūdas, kas tiek veiktas, pātrina pasūtījumu izpildi, atvieglo pasūtījumu pārskatīšanu un sakārtos visus šos te iekšējos procesus, kas, kā es sākumā minēju, ir tikai no preču kartiņas līdz laikā kvalitatīvi un 100% droši izpildītam pasūtījumam, nosūtītai precei un sakārtotai noliktavai. Un gala beigās galvenais ieguvums būs atvieglota darba ikdiena darbiniekiem, sakārtot procesi un visbeidzot laimīgi ne tikai grāmatveži, bet arī uzņēmuma vadība.